Osteopātija ir jauna medicīnas nozare, kurai vēl ir jāiegūst sava vieta starp citām medicīnas specialitātēm. Vēsturiski tā sākusies 1800. gadu beigās Amerikā, bet jau pagājušā gadsimta sākumā kļuva zināma visā Eiropā. Bet 90. gadu sākumā ar šo medicīnas nozari sāka iepazīties arī mūsu ārsti. Osteopātija ir biomehānisko likumsakarību medicīna, kas ārstē nevis slimību, bet cilvēku. Cīnās nevis ar simptomiem, bet meklē patoloģiju un to novērš. Iespējams tā, ka cilvēkam sāp viena vieta, piemēram, mugura, bet tā problēma nav mugurā. Tā var būt problēma pēc neveiksmīgas potītes sastiepuma, kad problēma veidojas kā augšupejoša, jeb problēma var būt ar redzes traucējumiem, kad cilvēkam ir sajūta, ka viņa velk uz priekšu, tāpēc, ka viņam nepareizi darbojas acis, saspringst muguras muskuļi, atkal veidojas sāpes jostas daļā. Trešā situācija, kas ir arī ļoti plaši sastopama, tā ir iekšējo orgānu problēmas. Cilvēkam var būt, piemēram, dzeltenā kaita pārslimot pirms 10 vairāk gadiem, patreiz aknu analīzes normāls, viņam sāp mugura. Aknu šūnas strādā normāli, bet aknās ir arī saistāudi, un aknas atrodas tieši pie mugurkaulā. Ja šis orgāns aknas atrodas pie mugurkaulā, viņš ietekmē šo mugurkaulā kustību. Ja viena daļa mugurkaulā ir nobloķēta, tad citās vietās notiek papildus slodze uz mugurkaulu un parādās pirmās sāpes parādās jostas daļā. Cilvēka ķermeņa būtību nosaka 3 pamatprincipi. Tā ir ķermeņa struktūra, funkcijas, kā arī psihe un emocijas, kas savstarpēji ir cieši saistīti. Tāpat cilvēka ķermenī pastāv noteiktas atskaites sistēmas, un ja šīs līnijas tiek nobīdītas, sākās veselības problēmas. Osteopāts diagnostiku veic ar rokām, izmantojot savu roku pirkstu īpašu jūtīgumu, kas tiek speciāli trenēts. Tātad mūsu diagnostika balstās uz to, ko es redzu un sataustu, un to, ko pacients parāda ar sevi gan statiski, gan dinamiski, tas ir kustībā, kas man interesē. Protams, man interesē arī visi klīniskie izmeklējumi. Ja viņam ir kādreiz atnāk pacients ar veselu kaudzi izmeklējumu, tas, protams, ir ļoti labi. Tas man dod tikai papildus informāciju, protams. Arī ārstēšana osteopātijā notiek ar rokām. Ārstēšana ar rokām tie ir maigi, niansēti pieskārieni ar rokām, lai virzītu audus tos, kurus mēs atradām kā nepareizus, kā savilktus, kā nepareizi novietotus, lai mēs viņus aizbīdītu tur, kur viņiem ir jābūt. Protams, mēdz būt arī situācijas, kad šī tehnika var būt sāpīga, bet pārsvarā šīs tehnikas tomēr ir nesāpīgas un maigas. Tā ir kontakta terapija, manas rokas pie pacienta, galvas, jebkuras ķermeņa vietas. Kādas slimības ārstē osteopātija? Osteopātija ārstē daudz ko. Dažādās specialitātēs mēs esam iegājuši. Tā ir pediatrija, ārstējam bērnus no nulles, no viņa dzimšanas stāvokļa, ar dažādām problēmām, šķībi, kakli, negulēšanas, vēlāk ķurāšanas gultā, stājas traucējumi, vemšanas, zīdaiņu vemšanas. Tās var būt muguras sāpes, ar kurām es vairāk nodarbojos, varbūt konkrēti. Tie var būt redzes traucējumi, šķielēšana. Tās var būt sievietēm ginekoloģijas problēmas, sāpes mugurā, kas var izpausties, cikla traucējumi jaunām sievietēm. Tas var būt stāvokļi pēc dažādām operācijām. Tas var būt nieru noslīdējums, ko mēs, teiksim, paceļam, izkustinām šo nieri. Tā var būt migrēna. Viena no migrēnas problēmām tā ir šo te šuvju blokāde galvas kausā. Ja? Tie paši sievietēm cikla traucējumi. Viena no problēmām, iemesliem atkal ir šo te šuvju kustīguma traucējums. Kad būtu tas brīdis, kad cilvēkam vajadzētu meklēt osteopāta palīdzību? Ļoti daudz pacienti atnāk pie mums ar sūdzībām un ar normālām analīzēm. Tie ir tie pacienti, kurus mēs gaidām, jo ārsti, neatrodot bieži vien nekur nekādu analīžu un rentgena izmaiņas, pacienta nosūta varbūt ne tur, kur vajag. Nāciet tie, kuriem tiešām neko neatrod, bet sāp. Ja jums tiešām sāp, nāciet pie mums droši. Šī paciente pēc kaulu lūzumiem osteopāta palīdzību meklējusi vairāk kārt. Cik ārstēšanas seanses bija vajadzīgi un kāds ir uzlabojums? Pirmo reizi, kad es atnācu ar potītes problēmām 5 seanses laikā,
Es esmu dabūjusi potīti kustībā, kas man bija praktiski ļoti minimālā tādā kustība ierobežojumā kopš jaunības. Šobrīd jau patreiz atkal ar šo lūzumu man labi atjaunojas kaulu audi un arī potīti ļoti labi atjaunojas kustībā. Osteopātu privātprakse Rīgā jau darbojas 7. gadu, un šeit praktizē pavisam 9 ārsti osteopāti ar pamatspecialitāti dažādās medicīnas nozarēs, kas joprojām paralēli darbam nepārtraukti turpina papildināt savas zināšanas osteopātijā. Tagad pamatkursu šai medicīnas specialitātei iespējams iegūt arī pie mums. Latvijā ir nodibināta osteopātiskās medicīnas skola pie Latvijas Universitātes medicīnas pēcdiploma izglītības institūta, kura klīniskā bāze atrodas šeit, Aleksandra Čaka ielā 103. Mēs apmācam visu specialitāšu ārstus ar augstāko izglītību. Ir iespējams šo specialitāti apgūt 3 gados, un ne ātrāk, laipni lūdzam, ja jums ir vēlēšanās, ja jūs interesē ārstēšana ar rokām. Es gribu brīdināt par to, ka ir cienījami ārsti, kuri ir apguvuši kaut kur kursus, varbūt 10 dienas, varbūt mēnesi, varbūt 2 mēnešus ar kaut kādām osteopātiskām tehnikām. Visu cieņu, ja viņi šīs tehnikas pielieto un palīdz. Tas ir labi, bet es negribētu, ka viņi nosauktu sevi par osteopātiem. Ja jums vai jūsu bērniem ir veselības problēmas, ārstu osteopātu privātprakse atrodas Čaka ielā 103 pagalmā. Vizītes cena, kurā ietilps diagnostika un ārstēšana, orientējoši 20 latu. Osteopātija ir jauna medicīnas nozare, kurai vēl ir jāiegūst sava vieta starp citām medicīnas specialitātēm. Vēsturiski tā sākusies 1800. gada beigās Amerikā, bet jau pagājušā gadsimta sākumā kļuva zināma visā Eiropā. Bet 90. gadu sākumā ar šo medicīnas nozari sāka iepazīties arī mūsu ārsti. Osteopātija ir biomehānisko likumsakarību medicīna, kas ārstē nevis slimību, bet cilvēku. Cīnās nevis ar simptomiem, bet meklē patoloģiju un to novērš. Iespējams tā, ka cilvēkam sāp viena vieta, piemēram, mugura, bet tā problēma nav mugurā. Tā var būt problēma pēc neveiksmīgas potītes sastiepuma, kad problēma veidojas kā augšupejoša, ja problēma var būt ar redzes traucējumiem, kad cilvēkam ir sajūta, ka viņa velk uz priekšu, tāpēc, ka viņu nepareizi